piesaisti, jā, šīs te bedres. O, šitā stāv Brenčēnā. Jo tiem pirmajiem ir jāiet no šosejas, jānomēra līdz tai vietiņai, kur varētu, teiksim, virzienu uz viņu bedri. Teiksim tā, jums būtu jānomēra kaut kur šeit, jā, un tad jūs ar kompasu kādā virzienā, un, teiksim, 20 metru atrodas šī dienvidrietumu virzienā. Tātad no šosejas pa to meža ceļiņu, teiksim, 250 metri un ziemeļrietumu virzienā 15. Tā ir tas. Tev es to varētu izdarīt. Nē, tad vienkārši tām grupām tad jūs pasakiet. Tad, ja jūs nomērat, teiksim, kur ir pirmā, pasakiet, un tad var viņi nomērīt līdz savai, un tad jūs tālāk. Un tie, kas ir aiz jums, pēc tam viņi mērīs tikai no tā punkta tālāk. Mums radās joprojām nesaprašanās. To plastelīnu līmē, ar plastelīnu līmē to rāmīt apkārt? Nē. Uz plastelīnu augstu. Tagad paņemam plastelīnu, jā, un šeit, šitās kaut kas. Es domāju, kā griežu lapu. Tik biezu, jā, kā tādu uz kārtu. Uztais kods labāk, jā, labāk turot. Ja tur droši, tur kādu pusmilimetru vai milimetru biezāk nekāda vaina, jā, bet plānāk nevajadzētu par to. Pēc tam, tātad šo trafaretu nenoņemot, jūs te maliņā atzīmēsiet horizontu robežas, jā. Un tālāk, teiksim, pirmais horizonts, teiksim, tur bija 10 centimetru, jā, tātad šeit 1 centimetrs uzklājām to pēdējā līmi, un no tā pirmā horizonta ņemām, Plastelīnu, jā, teiksim, līme un plastelīns. Šo vidu vajadzēja? Jā. Un tā tālāk. Teic, ka nevajag? Kārtojam visu. Principā, lai atspoguļo tos jūsu horizontus. Un šito te, un pēc tam tā kaut kur noliekam, Krūmiņu to vidu vajadzēja? Un tā kā pastāv, un pēc tam, pirms nost var kaut kādu nazīti apbraukt apkārt, un pat nevienam. Nē, nevajadzēja vidu. Es domāju. To rāmīt vajag. Nemaz tik asi nav, jā? Medība ir, bet viņš nav trīts. Nē, viņš šodien trina, bet klāda arī sagriezīt kā. Bet tas kartons vēl kaut kāds. Pats ietāks. Tā jau. Šodien no rīta parādīju, teica, tetrapakās 75%